Esam gaisā Latvijas koks podkāstā Tu te par sarunām, par procesiem, notikumiem no cilvēciskā skata punkta, kas tad ir izglītība, cik tā jābūt kvalitatīvai, par sadarbību starp uzņēmumiem un ko mēs varam darīt klimata kontekstā. Šodien uz raidieraksta Tu te pirmo epizodi, jau liels apsveikums, mēs pirmo reizi. No uzņēmuma Latvijas Finieras korporatīvās komunikācijas daļas vadītāju esmu aicinājis Paulu Beķeri, bet, lai pastāstītu savu redzējumu par šīs dienas galveno tēmu, ko es redzu ilgspēju, kas šobrīd mūsdienās ir ļoti aktuāls, karsts, risināms, mērāms un tā tālāk, bet pirms tam, lai klausītāji, kas klausās un skatītāji, kas vēro šo podkāstu vēlāk, ātrie daži ekspresa jautājumi tev, Paulu. Šauj vaļā. Es esmu te. Gatavs. Kas ir Pauls Beķers 3 vārdos? Cilvēks, profesionālis, domātājs. Top 3 vērtības tavā ikdienā? Cilvēcība, mīlestība, godīgums. Labi, ko Pauls dara brīvdienās? Strādā. Bet, tad, kad nestrādā, tad dažādi. Mešs, ko nozīmē mešs tavā dzīvē? Daļa no dzīves, daļa no dabas, daļa no pasaules, kurā esmu, neatņemama. Tavuprāt, tava skaistākā vieta Latvijā? Manas lauka mājas. Tā Priežu stils vai Bērzu birs? Jaukts Priežu Bērzu bešs. Kam dod priekšroku plānošanai vai brīvai improvizācijai? Freestyles, protams. Labas lietas notiek paši no sevis vai tomēr jāpiestrādā? Vienmēr ir jāstrādā, lai būtu labi, bet viss labais notiek pats. Ko tu visaugstāk vērtē citos cilvēkos? Droši vien tās pašas savas 3 vērtības, ko es nosaucu. Tavs šī gada izaicinājums? Aizbraukt uz Peru uz mēnesi un pavadīt tur vienatnē, klīstot pa kalniem. Tad mēs turpinām tēmu, ko jau pašā sākumā runājām par ilgspēju. Neliels ievads no manis par to, ka pagājušā gada bija diezgan tāds zīmīgs notikums ilgspējas ziņošanai. Eiropas parlamentā pieņēma to, ka turpmāk uzņēmumiem būs vairāk jāziņo par to, kāda ir viņu darbība gan finanšu jomā ar aktivitātēm, gan nefinanšu, respektīvi vislielākais izaicinājums visticamāk jau ir tajā nefinanšu jomā, ko dara katrs uzņēmums tajās sociālās jomās, tāpēc jau ir izstrīvās šis ir. Un šodien es arī tevi aicināju ar to, ka tev ir zināma pieredze par šo ilgspējas sagatavošanu tīri no uzņēmuma skatu punktu, esi skatījies, kas notiek pasaulē. Savā veidā jūs to sākumā esat darījuši brīvprātīgi, bet šobrīd jau es saprotu lielām sabiedrībām, komercsabiedrībām, kuru pietiekami liels uzņēmumu darbinieku skaits, tas jau sāk kļūt obligāti. Tas sāks kļūt obligāti no 25. gada mūsu gadījumā. Jā, Ziņojums par 25. gadu būs obligāts. Jā, un tad līdz ar to es gribu tev jautāt, ko tu saproti, kas ir korporatīvā ilgspēja? Vai ilgspēja kā tāda termins, kas tev ir? Droši vien, ka jāsāk ar pašu ilgspēju kā tādu, jo es negribu varbūt tagad iedziļināties vēstures anālēs, kā viņš ir veidojies, bet viņš nav šausmīgi jauns, bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz to principu, kas viņā ir ielikts, un es negribu par terminu runāt, es gribu vairāk par principu un filozofiju runāt, viņš jau ir ļoti sens un vecs kā pasaule. Un varbūt pirmais cilvēks, kurš aprakstīja ļoti konkrēti tādu ilgspējas procesu, bija Robinson Crusoe autors Daniels Defoe, kurš patiesībā cilvēkam, kurš bija nonācis uz vientuļas salas ar ļoti ierobežotiem resursiem, viņam bija ārkārtīgi jārēķina gan savi graudi, kā viņš viņu audzēs un ko viņš no tā vispār pēc tam varēs apēst, gan ko viņš atlicinās rītdienai, respektīvi jādomā par savu
personīgi savu ilgtspēju diezgan tālā perspektīvā, jo nebūs neviena, kas viņam palīdzēs. Un, ja mēs to ekstrapolējam tagad uz to mūsdienu pasauli, jā, tad sabiedrība arī nonākusi kaut kādā tādā brīdī, kad viņa apjauš, ka mēs šīs planētas esam kā uz tādas ierobežotas vientuļas salas. Šī planēta mums ir viena, un mēs no viņas, lai goja Ilons Masks teiktu, tik drīz es domāju, ka nespēsim aizbraukt projām. Un ir skaidrs, ka mums tie resursi ir jāmēģina dalīt uz priekšu arī uz nākamā paudzēm tā, lai viņi nesamazinātos. Vienlaicīgi, lai mēs arī nesačakarētu to savu pasauli, kurā mēs dzīvojam tik tālu, ka tās pārējās paudzes uz mums atskatīsies kā uz, nezinu. Sliktajiem. Jā. Tas ir sabojāts, tāpēc mums šobrīd ir kā ir. Protams, viņi tā atskatīsies neizbēgami, tas tā vienmēr notiks, un tur nav šaubu, bet mēs varam darīt savu iespēju robežos visu, un tās izvēles un tās robežas jau sāks ar katru pašu. Un te mēs ienākam kaut kādā tajā korporatīvās, ilgtspējas lauciņā, kur uzņēmums arī var kaut ko darīt. Bet atkal paskatāmies, kas ir uzņēmums. Uzņēmums jau ir, pēc būtības, kā uzņēmums jau ir fikcija, tas jau nekas nav, tā ir čaula. Uzņēmums, ja mēs paskatāmies Latvijas finieris, tas ir juridiska vienība parakstīts dokuments. Īstenībā jau viņu tāpatās veido cilvēki. Un tāpatās viss sākas ar cilvēku un cilvēku uzdevumu. Tu nevari teikt, ka ir Latvijas finieri ilgtspējas domāšana. Nē, ir Latvijas finieri vadības komandas ilgtspējas domāšana, Latvijas finieri darbinieki ilgtspējas domāšana, kas akumulējas sinerģijā kopā kaut kādā tādā darbībās, kas raksturo uzņēmumu kopumā. Un, mūsu gadījumā es teiktu, ka mēs droši vien tā ilgtspējīgi esam sākuši skatīties uz procesiem, ko mēs pārvaldam un ko mēs vadam un veidojam, es domāju, no 92. gada 2. oktobra, kad tika dibināta akciju sabiedrība. Un droši vien arī pirms tam. Tāpēc man arī skatoties dažādu lielo uzņēmumu, kam ir ilglaicīga darbība, principā viņu tie ilgtspējas ziņošanas vai pārskati jau parāda to, ko viņi jau principā ir darījuši, tikai viņi savā veidā to informāciju, kas varbūt bija iekšienē, kļūst publiski pieejamāk. Bet manā nākamais jautājums, nav nekas jauns, kādreiz tā bija korporatīva sociāla atbildība, mūsdienās mēs slēpjamies zem nosaukuma ilgtspēja, bet principā, ja tas kādreiz bija tāds elitu uzņēmumu, kā labā grība, vēl kaut kas, tad šobrīd tas kļūst obligāts. Kā tu vērtē Latvijas kopējo sabiedrību? Vai tā ilgtspēja ir kaut kas jauns? Es domāju, ka nē. Ilgtspēja vienmēr ir bijusi kaut kas tāds, ko cilvēki ir. Jautājums ir, protams, par tām izpratnēm, cik lielā mērā tu apzinies savas lomas ietekmi uz to plašāko mērogu. Padomju laikos, protams, bija savādāk, un ļoti daudzas individuālas lietas netika darītas caur dziļu ilgtspējas izpratni tikai tāpēc, ka mēs dzīvojām nīstā modelī sociālajā un politiskajā, kurš bija mums pretinieks. Un, diemžēl ļoti daudz no tā ir pārnesies joprojām uz brīvo Latviju. Mums joprojām šis princips, ka es un valsts, tas ir kaut kas labākā gadījumā distancēts, sliktākā gadījumā tās ir pretpoli vai pat ienaidnieki. Un tad tā mana maziņā ilgtspējiņa dzīvot labāk, dzīvot foršāk, varbūt nerēķināties ar citiem un nerēķināties ar citiem kaut vai tādā nozīmē, ka es varu kaut ko nopirkt, nemaksājot par to nodokļus, tad es to daru, jo tas ir pieņemami. Un ja kāds, jo man ilgtspēja caur to neciešu, es taču pat palieku ģimenes budžetā vairāk naudas, varu vairāk atļauties, es varu atļauties to, ko es pēc būtības varbūt nedrīkstētu, maz atļauties vai nevarētu ar savu ienākumu līmeni. Tagad es pēkšņi to varu, jo es varu vismaz PVN apiet un plus vēl tur darba spēka nodokļus un vēl visu kaut ko. Bet, ja mēs paskatāmies uz tādu valstu vai sabiedrību kopumā, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir drausmīgi destruktīvs process. Šī domāšana ir drausmīgi destruktīva pret valsts ilgtspēju kā tādu. Bet tā kā valsts daudziem mums joprojām asociēs ar to, ienaidnieki. Kāds, kurš jāapčakarē, jāapjāj, un tas pat ir krūti, ka tu to izdari. Ja tu to māki, tad un tev, kad uzsit čomi uz pleca un saka, baigais malacis, ka tu šitā tur visus viņus. Tad, tāpēc dažreiz mēs esam tur, kur esam. Un tādā sabiedrības līmenī es domāju, ka te ir tā problēma. Bet tā kā, sabiedrībai attīstoties, kļūstot labklājīgākai, labklājībai pieaugot, mēs aizvien vairāk spējam sākt domāt,
Es negribu teikt ilgspējīgi, mēs vienkārši sākam spēt vairāk domāt par jautājumiem, kas tev nav tieši saistīti ar to, vai man ir desa un maize uz galda, jā, vai man bērni tur skolā var, nezinu, nopirkt pusdienas. Jā. Nu, un tajā brīdī, protams, slēdzas iekšā visādi jautājumi par tur atkritumu šķirošanu, kas, protams, nāk arī caur kaut kādu ekonomisko labumu. Nu, tur, teiksim, nemaksā par atkritumiem, ja tu viņš šķiro, nu, tur tā tālāk. Kur pakāpeniski pa pilītei tā domāšana sāk, nu, veidoties, es tā gribētu teikt. Un kopumā sabiedrībā, man liekas, tas process notiek, bet... Tad jautājums tev kā cilvēkam, kā individu, kā tev ar ilgtermiņu šīm rīcībām, ko tu jau tā skaidri dari, jau ir darījis ilgu laiku, vai sāksi darīt, vai tu vari tā? Nē, nu labi, ok, nu viena lieta, ko es esmu darījis un droši vien turpināšu darīt, es esmu iestādījis mēžu, droši vien iestādīšu vēl, nu ir tāda iespēja, ir zeme, kur to darīt. Daudz varbūt to neredz kā ilgspējīgu stāstu, bet es domāju, ka tas ir pat viens no tādiem ļoti, ļoti jaudīgiem ilgspējas piemēriem. Tas ir zemes meža atjaunošana. Nu, zemes patiesībā meža ieaudzēšana tur, kur viņš agrāk nebija, drīzāk tā. Otrs ir noteikti tādā individuālā līmenī, tādas klasiskās lietas īstenībā es maz daru. Būšu godīgs, šķirot atkritumus, es sāku tad, kad man parādījās pie mājām šī iespēja. Nu, tad infrastruktūra. Infrastruktūra parādījās, es to sāku darīt. Jā. Nu, pirms tam es to droši vien būtu varējis darīt, bet man būtu jāmeklē, kur to tur utilizēt, un tas bija pārāk sarežģīti. Ne, nu. Vēl transports, kas, teiksim, veidoja kā tajā kontekstā elektrība, nu tās ir tās lietas, kur cilvēks var ikdienā elektrība, es domāju, ka elektrība mums visiem diezgan lielā mērā iet tomēr caur maciņu jautājumu. Un vispār daudz, kas ilgspējās stāstā, ir tomēr caur maciņu. Nu, skaidrs, ka es izmantoju tur LED apgaismojumu, kaut kādu energoefektīvus risinājumus, kas tā vienlaicīgi, protams, ir ilgspēja, ja? Un otrs puses, viņi samazina man vienkārši patēriņu. Es nebraucu ar elektroauto, un es to varbūt kaut kādā brīdī apsvērs, bet man vienkārši nav tādas publiskās infrastruktūras pie mājām pieejams, lai es to varētu tā kā, darīt. Labi, bet tad turpinot tālāk, tad bišķiņ tas uzņēmumi, jo principā, jebkurai lietai, man liekas, kad uzņēmumi ir tā vieta, kur dažādu jaunu ideju domāšanas iesakņošās sākums ir uzņēmumos. Tad tavā skatījumā, kas ir ilgspējīgs biznes? Kas ir tādi 3 balsti, kam ir jābūt ilgspējīgā biznesā? Es domāju, ka principi. Es teiktu tā, ka, ja mēs paskatāmies uz pievienotās vērtības 3 pamatelementiem, kas vispār veido pievienoto vērtību, kuru mēs rēķinam ekonomiski, tad tās ir darba algas, tie ir nodokļi un tas ir kapitāla uzkrājums, ja atbilstoši tam pēc tam investīcijas tālāk, ko tu vari veikt. Es teiktu, ka tas ļoti korelē manā izpratnē ar ilgtspēju. Vismaz tādā biznesa plānošanas sākuma posmā, vispār pašā pamatā. Pamatā tam, ka tu paredzi savā biznesa modelī, ka tavu pievienotā vērtība būs veselīga un pareizi strukturēta. Respektīvi. Produktu pakalpojumu kalkulācija, kurā viss ir ietverts. Kurā viss ir ietverts. Ir ietverts šie pilnīgie nodokļi, ir ietverta kapitāla tātad uzkrāšana tālākām investīcijām, attīstībā, ražošanā, kas savukārt tā kā veido to. Es par ražošanu runāju. Man ir grūti komentēt varbūt kaut kādu pakalpojumu sfēru, es vienkārši viņā neesmu darbojies tik ļoti. Un tad tu vari vienkārši to, ekonomisko ekosistēmu veidot aizvien plašāku. Jo viss, ko tu dari caur šī kapitāla, teiksim, novirzīšanu investīcijās, patiesībā veido ekonomisko ekosistēmu apkārt tev. Jo tu esi lielāks uzņēmums, jo viņi lielāk un spēcīgāk veidojas. Un tad, ja tu caur šo domāšanas veido pārnes uz saviem partneriem, jo tā ir tā tava iespēja, ko tu vari izdarīt, pārnest uz partneriem to savu ilgspējas vērtību domāšanu, tad tas, man liekas, ir tas, kas padara to ilgspējīgo biznesu, kas balstās uz šīm pamatlietām, elementu. Tieši tā, legālām, tīrām lietām. Viņš viņu multiplicē. Viņš veido to ekosistēmu lielāku pēc tam. Tad tu gribi varbūt apgalvot to, ka ilgspējīgs bizness var būt arī peļņu nesošs.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti viņš vienkārši tā tam būtu jābūt absolūti viennozīmīgi. Nu, tas tāds komentārs pārējai, kas varbūt dzīvo tajā ēnu. Izējuši jaunie uzņēmumi, kas mēģina... Bet tas ir tādā basic, tas ir tādā basic līmenī. Un pēc tam mēs paskatāmies tālāk, ka, protams, ilgspēja jau nav tikai 3 šie vaļi, uz kuriem balstās pievienotā vērtība. Ilgspēja tālāk jau ir sociālā atbildība, tas ir domāšana par vides jautājumiem un visu. Un šeit, protams, ka šī gadījumā gan mēs varam sākt skatīties uz to konkurētspēju ļoti atkal citā griezumā, jo nebūs noslēpums, ka Eiropā ir viena no visstingrākajiem un tādiem augstākajiem šiem ilgspējas kritēriju latiņiem, pēc kurām mēs ejam, uz kuriem mēs tiecamies un kurus mēs arī šobrīd nodrošinām. Tā latiņa nozīmē zināmas vērtības, kas tiek nomērītas visās, gan ekonomiski, gan vidas, gan sociālajās. Un patiesībā arī prasības, kas ir jau likumdošanā iestrādātas un ar kurām mums ir vienkārši ikdienā jārēķinās. Tās arī nevajag novērtēt pa zemu, tā arī daļa no ilgspējas. Viņi vienkārši jau caur citu mehānismu, caur, teiksim, to normatīvo vidi jau veido tā kā obligāto pamatu paketi. Un tad mēs paskatāmies, piemēram, līdzīgus konkurējošus, teiksim, ražotājus citos pasaules reģionos, kur šīs kaut vai basic līmeņa prasības ir daudz zemākas. Un loģiski, ka tas ietekmē pašizmaksu. Bet īstermiņā skatoties, jā, tā ir konkurētspējas kaut kāda samazināšanās, skatoties pret citu reģionu uzņēmumu, bet ja ilgtermiņā uzņēmums spēja ievērot šīs stingrās un funkcionēt, ilgtermiņā ir atsitiens, viņš spēja... Jā, bet tas ir jautājums arī par izvēlēm tajā patērētāju pusē un par tirgus aizsardzību. Jo ja mēs ar skaļiem saukļiem sakam, ka mums vajag ārkārtīgi tur vides un sociālos un visus šos jautājumus sabalansēt, ievērot un visu, un mēs tajā pašā laikā esam gatavi pirkt analogu kaut kādu ražojumu, nezinu, no Vietnamas, no Ķīnas vai no Krievijas, kurš ir par procentiem 20, 30, 50 lētāks, bet viņš ir lētāks uz tā pamata, ka tur nav ievērtētas visas šīs lietas, tad tā ir absolūta divkosība. Tad patērētājs it kā no vienas puses pieprasa, lai uzņēmums būtu, kas viņam blakus varbūt ražo kaut ko ilgtspējīgs. Un dod atpakaļ sabiedrībai un videi, bet pats viņš caur savu izvēli, caur savu maciņu, viņš nobalso par to lētāko variantu, jā. Un bieži vien pārmet, kāpēc tas ir tik lēts un kāpēc jūs nevarat tik lēts saražot. Kas simbolizē to, ka Latvijas labklājības līmenis ir iespējas, kur vēl augt. Bet tas, Sigit, nav tikai jautājums par Latvijas, domāju, tas vispār ir Eiropas kopējais stāsts. Mēs zinām, Latvijas Vinieris ir sagatavojis savu pirmo ilgspējas ziņojumu pārsvaru, kas nebija obligāts. Varat mājaslapā mūsējā iet, atrast? Jā, tā kā no tā noteikti es pieļauju, ka arī meža nozares citi uzņēmumi gan jau skatās un vērtē. Es domāju, ka jā. Jautājums, kā bija izvēlēties, ko mērīt, kā šis process, jo tajā ziņošanas standartā vai ko uzliek šī direktīva, nepietiek, ka tu uzraksti skaistu frāzi, ka tu ieguldi darbiniekos vai sadarbojas ar izglītības, tev ir jābūt kvantitīviem rādītājiem. Kā šis process, var minēt dažus, bet principā kā tev ir? Es izstāstīšu varbūt to kopējo filozofiju, neminot varbūt tik ļoti detaļās un skaitļos. Idejiski ir skaidrs, mēs zinām, ka no konkrēta gada sāksies šis process obligāti. Ir skaidrs, ka mēs nevarēsim tajā brīdī pēkšņi, tā kā starta pogu ieslēgt un no nulles pēkšņi mums uzbursies tur ilgspējas sistēma, kas atbilstīs tur grībai vai kādam citam tajā brīdī spēkā esošam standartam. Ja? Tāpēc mēs sākām mācīties, tu saki, nebija obligāti, priekš mums bija pārliecība, ka tas ir obligāti, jo mums vienkārši jāsāk mācīties. Un bija skaidrs, ka pirmajā pārskatā mēs nevaram paķert visu tagad un pēkšņi radīt kaut kādus skaidrus par visu. Mums pirmkārt ir jāpaskatās, kas jau mums ir diezgan daudz jau esoši dati, kurus mēs varam vienkārši paskatīties tajās griezumos, vai viņi atbilst, tur nezinu, pēc grībai mēs varam pierādīt kaut kādas lietas. Ir kaut kas par personālu, ko tu pieminēji, piemēram, tam, kurus mēs mērām, tāpēc, ka tas ir objektīvi to mērīt, liela uzņēmuma to dara, arī vidēji uzņēmuma to dara, droši vien arī maz to dara. Mums ir dati. Tas, kas varbūt mums nāca klāt, jo mēs sapratām, ka mēs koncentrējamies uz tādiem, būtībā 4 lieliem jautājumiem, tātad mežsaimniecība, un tur mums nāca klāt aprēķini par CO2 uzkrājumu,
Jā, cik tad jā, jūsu darbībā? Jo mēs esam liels meža īpašnieks arī tā skaitā. Mums ir savu meža īpašumu, un tajos mums pieder mežs, tātad tiek akumulēts kaut kāds ogaklis, plus vēl mūsu produkti, kas ir ilgtermiņa ražošanā mīnusā. Tātad jā. Plus mīnus bilance. Plus mīnus bilance savilkt. Tādu mēs nebijām darījuši. Nu, tad tas ir viens, ko mēs izdarījām pirmajā jau gadā. Nu, vismaz sākām veidot sistēmu, lai to darītu. Jā. Personāls, kā jau es teicu, mums jau ir dati, un tur mums ir iesaistīts pētījums. Katru gadu viņš notiek. Nu, tā kā tur ir savi rādītāji, pēc kuriem mēs pilnīgi droši to mēs monitorējam. Vides jautājums, kas attiecas vairāk uz tādu, arī tā skaitā resursu patēriņu un šiem jautājumiem. Nu, tur mēs par elektroenerģiju esam diezgan droši, ka viņi mums ir diezgan zaļa, atjaunīgiem resursiem iegūta, jo mēs diezgan lielā mērā patērējam Latvijas energoenerģiju, kas savukārt nāk no HES darbības. Nu, un tad, protams, ka mums ir siltumenerģija, ļoti liels bloks, kur mēs pamatā darbojamies tomēr ar atjaunīgos koksnes, vai ražošanas atlikumiem vai šķeldi. Bet gan jau arī pašā produktā par to noteikti domājat. Un arī pats produkts. Pats produkts pats par sevi. Sāksim jau to, ka produkts ir saplāksnes. Saplāksnes ir ilgmūžīgs produkts, pēc būtības. Un šobrīd mēs vienkārši, pirmais solis, protams, mēs aprēķinām šo CO2 uzkrājumu un cik ilgi tie produkti potenciāli tiek eksploatēti. Tad jums veidojās arī kaut kāds produkta dzīves cikls? Veidojās kaut kāds pamazām veidojās produkta cikls. Pie tā mēs vēl strādājam. Jo, protams, ka ir skaidrs, ka ir jādomā tālāk. Ir jādomā, ko nevis, un to pat tik lielā mērā mēs jau pat nevaram īsti ietekmēt, bet tas ir tas, ko klients darīs ar to produktu, kad viņš klientam kļūs liekas vai nevajadzīgs vai nokalpojas. Kā klienta produkts, bet kā koksnes materiāls, kurā ir iekapsulēts CO2, viņš vēl ir kāds viņam ir iespējas. Viņš nav gaisā, tā kā sadedzinās, tad viņš. Tagad sadedzinās, jā. Un tad tur, tas jau nav viena kareivis stāsts. Tur ir jādarbojās visiem kopā. Tas Eiropas kopējais, katrs savā galā, ja mēs par to domājam, tad tā arī tā sinerģija veidojas. Un tur arī tad tas materiāls tālāk tiek izmantots. Ilgspējīgs biznes. Finieris to dara. Kāds ir tas? Tu pats arī minēji, viens no lielajiem primāriem blokiem par CO2 ir ilgspējīgas zemes izmantošana. Tad jautājums ir tam līdzīgi, kā uzņēmums vispār skatās ilgspējīgas zemes izmantošanu. Protams, primārais mērķis būtu jums, iegādāties zemes, uz kuru audzēt attiecīgo resursu tam līdzīgi. Kāda ir vispār filozofija ilgspējas? Kā jūs novērtējāt šo, kad jūsu īpašumā piederošās zemes platības, mežaudzes, to ilgspējas novērtējumu? Ilgspējas novērtējums mūsu mežaudzes platībām, es vēlreiz saku, mums bija Silavas pieaicinātie eksperti, zinātniskās kompetences, protams, to nav iespējams pašiem aprēķināt. Uz mūsu mežu. Jo metodas ir dažādas dzirdētas, kā aprēķina CO2, jo tur varianti dažādās zinātniskās publikācijās, kā varētu kalkulēt, un tas atkarībā no mežsaimniecības, tur daudz un dažādi. Šis ir vēl viens. Bet jūs piesaistījāt? Mēs piesaistījām zinātniekus, mēs piesaistījām Silavas zinātniekus, kuri arī atbilstoši viņu izvēlētajai metodikai veic šos CO2 visu piesaistes aprēķinu. Bet es tikai gribētu teikt, ka vajag stipri nodalīt to, ko mēs kā Latvijas finieris izprotam ar ilgtspēju tajā kontekstā, kas ir kopējai grīzi ziņošanai, vai, es vēlreiz saku, grība drīz nebūs vairāk, būs cits standarts. Ilgspējas ziņošanas standartam atbilstoši kaut kādi KPI vai skaitļi, un otrs ir tā dziļākā filozofija, kas varbūt stāvēs tā, un ko mēs redzam ar kaut kā to varbūt patiesāko vēl ilgtspēju. Un tā ir auglīgas zemes efektīva izmantošana katram kvadrātmetram, dodot iespēju pēc iespējas maksimizēt šo produktivitāti. Jo mums nav Latvijā citas dabiskās vērtības, kā mums ir tikai mūsu auglīgā zeme. Zeme, uz kuru vai audzējam? Vai mēs audzējam labību, vai audzējam mežu, vai atstājam kaut ko dabai, vai tur ir ceļi, infrastruktūra, apdzīvotas vietas. Protams, bet viņi ir ierobežoti. Viņa mums nav vairāk, un viņi nevar rasties vairāk. Mēs neesam agresīvi valsts, kas iekaros tur Igaunijā. Un
Nē, tāpēc es arī vedināju, kas ir ilgspējīga zemes izmantošana, ka principā, ja sākumā bija vērtējums tā produktivitāte, kas ir ekonomiskais griezums, bet principā Bet tas jau ir win-win. Jā, kad ir arī šie sociāli un vidas tur jau ir win-win. Tu rēķini to, ka ja tu audzē mežu, tad mežs augot piesaista oglekli. Tu mežu izmanto ilgspējīgos koknes produktos, kas kalpo kā oglekļa krātuves. Savukārt jauno mežu audzē atkal atbilstoši zinātniskajiem principiem vēl ātrāk, vēl efektīvāk. Viņš vēl straujāk piesaista. Viņš visu laiku izsūc no tās atmosfēras to CO2, kuru citi kaut kur tur pūš gaisā. Un mēs noglabājam viņu produktos, un jo vairāk tos produktus patērē, jo vairāk mēs varam noglabāt. Un, saprot, tas jau ir tas cikls. Un savukārt tas dod ko? Tas dod to, ka mums ir sakopta Latvija, skaista, sakopta, ainaviska Latvija. Mūsu aprites cikls tam mežam, jebkurā gadījumā nav tāds, kā, es nezinu, Brazīlijā vai Ekvadorā, kur ir 7 gadi cikls. 10, mums tāpatās mēs runājam par 50, 60, labākā gadījumā rūkojam 45 gadiem, kas ir pierādījis vēsturiski to, ka arī šajā laikā tur var veidoties ļoti daudz milzīgas dabas bagātības tajā mežā. Kamēr aug. Skaidrs, kad viņš tiek nozāģēts, tas ir imitācija dabīgam traucējumam, tur, protams, ienāk iekšā citas sakāla pionieru sugas, un tas mainās. Visu laiku saprot, tāpēc jau vajag, lai būtu tas mežs dažāds. Ir arī vecie meži, kurus mēs atstājam, tad dabai cilvēkiem, Latvijas sabiedrībai. Jā, bet es gribu teikt, ka cilvēkiem netiek atstāti tikai vecie meži. Tas tāds kaut kā šausmīgi muļķīgi skan. Jā, jūs jau dabai un cilvēkiem atstājat tikai vecos mežus. Nē, katrs meža kvadrātmetrs ir dabai un cilvēkiem. Gan, jo galu galā, cilvēkiem nevajag ēst, cilvēkiem nevajag strādāt kaut kur, cilvēkiem nevajag ienākumus. Cilvēkiem visas šīs lietas viņiem nevajag, tad tas ir liekas, tas nav cilvēkiem. Cilvēkiem vajag tikai skatīties uz vecu mežu. Protams, Latvijai nevajadzētu pārvērsties par vienu lielu turismu vietu, kur nekas nenotiek, jo tā ekonomika arī kaut kā. Exactly, un mēs labi redzējām, kas notiek ar turismu Covid laikā. Tā ļoti riskanta profesija, es teiktu. Jā. Tad, kas tad ir tavuprāt tādi galvenie riski ilgspējas kontekstā, vai tu saskati riskus? Tu domā Latvijā vai vispār? Jā, Latvijā. Ja tu redzi arī pašaulē, tad droši tādas ilgspējas ziņošanā, tam līdzīgi galvenie riski. Veicinot, neveicinot biznesā. Tieši ar ziņošanu? Ne tikai, jā. Ilgspējas. Es domāju, ilgspējas riski mums ir ļoti lieli. Ir skaidrs, ka planētas iedzīvotāju skaits 100 gadēji sasniegs kāds 10, 11 miljārdus. Jā, jo tā statistika. Droši vien, ka tālāk viņš neaugs, jo paradoxālā kārtā īstenībā jau jaundzimušo skaits nepalielinās. Tas iedzīvotāju skaits palielinās uz dažādi valsts izdomā viņš palielinās uz labklājības rēķina, kas paildzina dzīvildes. Mēs vienkārši novecojam kā sabiedrība visas planētas. Un tāpēc mums kļūst vairāk. Mēs vienkārši mirstam mazāk. Tā ir. Laba. Mēs nevis dzimstam vairāk, bet mirstam mazāk. Jā, ilgāk dzīvot, jā. Dzīves ilgums palielinās. Un skaidrs, ka tos cilvēks vajadzēs pabarot, skaidrs, ka tās labklājības pieaugums prasa aizvien vairāk resursus, tas prasa aizvien vairāk izmantot arī dabiskos resursus. Tas liek uzsvaru uz to, ka arī tā nafta, akmeņoglis, vispārējais, kas vēl tur ir zem zemes, tāpatās tiks izrakts un izmantots. Un neizbēgami, mēs tā neizslēgsim fosīlo. Protams, ka tas uzliek arī milzīgu uzsvaru uz šo te auglīgo zemi. Jā. Es gribu teikt, ka ir milzīgi riski. Es personīgi uzskatu, ja nebūs izdomāts radikāls jaunas tehnoloģijas, kas ļoti būtiski mainīs esošo izpratni par pārtikas audzēšanu, par koksnes ieguvi vai celulozes masas ieguvi, drīzāk es teiktu, un par lētas un masveidā pieejams enerģijas ieguvi, būs liels problēmas. Es tiešām esmu arī viens no tiem pesimistiem, varbūt neeju uz ielas stūri. Bet kur tur ilgspēja tāds sajūt, ka uz šis risks, ko tu iezīmēji, diezgan tāds kraskas tādā tuvāko 10
Jā, es runāju varbūt par 100 gadiem, bet... 100 gadu indikācijas jau ir, kas nozīmē tam līdzīgi. Viņas ir, un kādi ir izcinājumi, es nezinu. Es domāju, ka tikai investēt pētījumos, kas ir saistīti ar tātad, ar pārtikas ieguvi, es nezinu, ļoti efektīvā veidā. Resursu dažādi. Nezinu, audzēt tos pašus prusakus un siseņus, kas varbūt izklausās briesmīgi, bet uz zemes vienību tā olbaltumviela masa, ko tu tur iegūst, ir visefektīvākā. Es vienmēr esmu teicis, ka es ticu kokam mucā. Ko tas nozīmē tavā skatījumā? Ja koks mucā nozīmē tehnoloģiju, kāda teorētiski pastāv, praktiski, protams, viņa vēl nav, kad tev ir kaut kāds emisija avots, piemēram, rūpnīca, kurai ir skurstenis, pa kuru nāk ārā šis pats CO2. Tikai tu viņu laidi cauri, sistēmai, ierīcēm, kur pievienojot barības vielas un saules gaismu, un CO2 tiek radīts koksnes šķiedras. Nevis koks kas izaug, kā izaugs, bet viņi izaudzēja mucā. Tu izaudzēji šķidru masu mucā. Es šo noskatījos no vienas filmas par Ķīnas nākotnes attīstības plāniem. Viņi šādā veidā, viņiem jau ir prototipi, patiesībā liela izmēra, ka šādā veidā audzē aļģis priekš ēšanas. Jā, lai nebūtu un tur diennakts laikā dubultojās biomasas svars, daudzums. Milzīgs, ārprātīgi ražotne, saprot. Un es domāju, tas ir nākotnē, kā tu arī koku. Jo tālāk no tās celulozes masas tu var printēt 3D galdus, mēbeles, dēļus, vienalga. Tu var veidot to pašu koku, tikai neizmantojot koku, kurš audzis 50 gadus. Es nesaku, ka to arī nevajadzēs. Vajadzēs, bet mēs varēsim... Paldies par komentāru. Viņu vajadzēs, nedod Dievs, kāds varētu padomāt, ka mums vairāk mežus nevajadzēs apsaimniekot vai stādīt. Protams, ka vajadzēs, bet mums ir jādomā par to, ka mums ir jāpalielina tas saražotais apjoms, lai apmierinātu tos pieaugošās pasaules vajadzības. Protams, mēs varam atkal aiziet kaut kādās utopijās par 1 zelta miljardu tur stāstu un vēl visu kaut ko, bet tas, ja mēs neejam klajā genocīdā vai neparedzam tiešām kaut kādu apokaliptisku katastrofu, kas pusi iedzīvotāju skaitu noslauka vienkārši no zemes, mums ir jādomā, kā viņiem eksistēt. Neviens jādomā, bet jāsaredz iespējas, jo principā tas, ko tu saki Ķīnas gadījumā, viņi jau kaut ko dara, jau eksperimentē, mēģina darīt, lai būtu. Pietiek ar vienu, tad būs kaut kāda kopija. Būs kopijas, jā. Un enerģija pats vitālākais. Un tur, droši vien, ka nukleārs sintēzes vai tas saule mucā, tur. Jā, ko katram sirds kārosies, atradīsim mucā. Bet, protams, ilgspēja ir plašs, neizināms, vēl viņi noteikti visādi var mērīt un vērtēs un tam līdzīgi. Šajā reizē mēs tikai nedaudz ieskicējam par to tavu, Pauli, skatījumu, kā tu uz tām lietām skaties, gan bišķiņ pieskaroties arī uzņēmumu, tādām laba bāze, uz kā var argumentēt tam līdzīgi. Bet varbūt noslēgumā tādas top 3 atziņas runājot par ilgspēju. Ko klausītājiem paņemt līdzi ar tavā, par ko padomāt? Vai savā ikdienā, savā darbā vai darba vietā? Klausītājiem, mīļie draugi. Droši vien, ka ilgspēja sākas ar sevi. Ne tikai sākas ar sevi tajā padomāšanas līmenī. Nevajag padomāt par 3 lietām, bet vajag padomāt vispār par to lielo problēmu jautājumu varbūt. Un saprast, ka nav tā, ka tas ir kaut kāds pārpasaulīgs stāsts, ko es nevaru. Tas līdzīgi kā latvieši pieraduši teikt par vēlēšanām. Ko tad es iešu tur vēlēt, vai viena balss neko nemaina. Aiziet 30% un tiek ievēlēti, paši zināt, kas. Nebūtu tiem 70%, kas uzskata, ka viena cilvēks jau neko neietekmē. Jo beigās jūs kļūstat vairākums. Tad, patiesībā, ja jūs būtu darījuši, jūs ietekmētu. Tas domāt. Rīkoties. Droši vien, ka rīcība ir, mēs daudz kur balsojam ar savu maciņu. Tā bija tā piemērs par to Ķīnas un Eiropas precēm. Padomājam drusku. Jo viena lieta ir nopirkt īslaicīgu, bet lētu priekšmetu. Otra lieta ir atrast, saprast, izpētīt un nopirkt varbūt kaut ko ilglaicīgu, bet
efektīvi izgatavotu. Jā. Un galvenais droši vien ilglaicīgi. Un tādu, kas ir pēc ilgspējas principiem, varbūt kaut kādiem, jo šie uzņēmumi ziņojumi aizvien vairāk būs, jau varēs salīdzināties tos ražotājus. Jo kā patērētājs varēs saprast, ko tu pērci. Ja tu tā rūpīgi izvēlies un pērci, teiksim, kaut vai smieklīga lieta džinsas, bet ja tu viņus nopērci ar domu, ka tu viņus nesās 15 gadus, nevis vienu sezonu, tad tev ir pietiekami liels tāds investīciju varbūt objekts, par kuru padomāt un saprast, kurš ražotājs tev tavai izpratnē par ilgspēju atbilst vislabāk. Un nopirkt to, es džins kā piemēru, par jebko. Un trešais, tātad domāt, izdarīt pareizās izvēles vai rīkoties. Un droši vien kā kaut kādi veselīgi lepoties ar to. Tas ir tas, runāt tālāk. Tas ir tas stāsts. Jo, līdzīgi kā ar... Veidot līdzīgi domājušās. Veidot līdzīgi domājušās kopienas, sākot no maziņām, kas pēlāk izaug lielākas, respektīvi būt pilsoniski aktīvam, iesaistīties, darīt šīs lietas, palīdzēt tiem, kas to popularizē. Kaut vai savā mazajā mikroburbulī, kas ir ģimene, draugu loks, nezinu, kolēģi, runāt par to, stāstīt, rādīt piemērus, jo cilvēki pavalkās uz pozitīvām lietām. Un varbūt, kad nav pat aizdomājušies, ka tā arī var skatīties uz pasauli. Un tad, ja mēs katrs šādi savā mazajā pasaulītē šādi darīsim, tad lielā pasaulīte kļūs aizvien labāk. Un tur tas efekts būs jūtams. Paldies, Pauli, tev par personīgo skatījumu uz šīm lietām, šīm atziņām. Jā. Tad, mīļais klausītāji, skatītāji, šī bija, kā saka, podcasts Tu te sarunas šeit un tagad par ilgspēju. Noteikti tiekamies nākamajās epizodēs, un šodien ar jums kopā bija Pauls Beķers no uzņēmuma Latvijas Finieres korporatīvās attīstības daļas, un es, Sigita Alksne, no asociācijas Latvijas koks. Jā. Tā kā turpināsim runāt citas tēmas nākamajās epizodēs. Visu labi. Atā.